Mēs esam secinājuši, ka mums tātad demogrāfijas līkne ir uz leju, tad automātiski skolu tīkls iet uz leju. Tā nav nekāda inovācija, tas tā ir. Kāds būtu novēlējums varbūt jums kā reģiona cilvēkiem? Jā, protams, ka politikā mēs visi gribam ātrus rezultātus. Un šeit ir jāsaprot pirmkārt un jāpieņem tas, ka šeit ātru risinājumu un tūlītēju rezultātu nebūs pat, ja ļoti liela resursi tiks novirzīti. Tā pašā laikā tiešām mēs redzam, ja mēs kaut kur konstatējam tādas būtiskas lielas problēmas, mēs spējam sakoncentrēt resursus un novirzīt tos turienu, un es aicinātu demogrāfiju un reģionālu attīstību izvirzīt kā pamat prioritāti kopumā mūsu Saeimas darbībā, attiecīgi pakārtojot dažādus instrumentus, lai stabilizētu šo situāciju. Es nerunāju par uzlabojumiem pagaidām, viņa ir jāstabilizē, jo sevišķi austrumu pierobežā šobrīd es domāju, ka bez papildus dažāda veida šiem atbalsta mehānismiem šo situāciju stabilizēt būs ārkārtīgi grūti.